Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Trešā sērija – 1956. 58. gads. Rīgā viesojas pianists Svens Klaiberns, marcipāna figūriņas, par huligāniskiem pārkāpumiem 15 diennaktis, laikraksts Rīgas balss, jaunās māmiņas, Vija Artmane un Lidija Freimane. Studijas viesi Oļģerts Grāvītis un Aija Dirbe. 1956. gada 25. martā PSRS augstākā padome izdod dekrētu par darba nedēļas saīsināšanu. Turpmāk jāstrādā vairs tikai 5 dienas, taču ierasto 7 stundu vietā, darba vietā būs jāpavada stundu vairāk – 8. Toties Latvijas darba ļaudis var veltīt vairāk laika savām ģimenēm, doties izbraukumos un pats galvenais – paši izglītoties. Rīgas tabakas fabrika, kā viena no pirmajām Padomju Savienībā, pārgājusi uz 5 dienu darba nedēļu. Lēmums radikāli izmainīja Latvijas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas paradumus. Radās iespēja gandrīz ik nedēļu doties uz laukiem pie radiem vai citādi apceļot dzimto zemi. Daudzi grib brīvdienās kaut kur aizbraukt, un bieži vien autobusu biļetes nāks pirkt jau nedēļu iepriekš. Sākot ar 1956. gadu, darba vietās parādās vēl viena prakse veselības stiprināšanai – darba vingrošanas. Ērts, gaišs, ir zeķu fabrikas Aurora, šūšanas, ketelēšanas cehs. Tomēr darbs ar laiku kļūs nogurdinošs. Vajadzīgs pārtraukums, bet līdz pusdienas laikam vēl patālu. Meistara palīga Arkādija Ševčuka vadībā ceha kolektīvs uz brīdi pārvērties fiskultūriešos. Šajā fabrikā pratuši novērtēt vingrošanu darba vietā, veselīgu un nepieciešamu pasākumu. 1958. gadā režisors un viens no Dēls teātra dibinātājiem Eduards Smiļģis atzīmē savu 70. dzīves un 50. skatuves jubileju. Šajā gadā Smiļģis iestudēja arī izrādi, kas nenoies no Dēls teātra skatuves turpmākos 20 gadus. Tā ir Raiņa spēlēja dancoju ar Hariju Liepiņu titullomā. Smiļģa tēls Latvijas teātra vēsturē vēl līdz pat mūsdienām ir apvīts ar maģisku auru. Nevelti arī šodien vecajā Dēls teātrī Lāčplēša ielā 25 ir saglabāts Smiļģa darba kabinets. Dailes teātra īpatnējā radošā seja ir galvenokārt Smiļģa veidota. Daudz pūļu viņš veltījis teātra jaunās maiņas audzināšanai. Un šodien tā ir krietnis palīgs viņa radošo nodomu realizēšanā, kuru lielajam meistaram tik daudz. Turistiem un citiem, kam patīk nedēļas nogales pavadīt pie dabas krūts, 1956. gadā pavērs jaunas iespējas to darīt Austrijā ražotajā autokafejnīcā, kas sastāv no busiņa un 2 piekabinātiem vagoniem. Tā maršruti ved uz Jūrmalu, Mežu parku, Siguldu un citām iecienītajām atpūtas vietām. Rīgas ielās parādījusies oriģināla mašīna. Tā ir viena no Austrijā iepirktajām autokafejnicām. Iekšpusē viss mirdz un laistās, kafijas un tējas varītāji. Tepat trauku mazgājumās ierīces. Piekabināmajā vagonā saldētava un elektrostacija, kas apgādā ar elektroenerģiju virtuvi. Strāva ieslēgta, vai šī brūni apceptā pīle nerada apetīti. Bet varbūt vēlaties kafiju? Lūdzu, autokafejnīca paredzēta masu sarīkojumu apkalpošanai. 1956. gadā tiek atzīmēta profesora Paula Stradiņa 60 gadu jubileja. 2 gadus vēlāk, 1958. gada 14. augustā, pēc vairākkārtēja insulta, viņš mirst pats savā klīnikā. Republikas augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs Kārlis Ozoliņš sirsnīgi apsveica profesoru Paulu Stradiņu viņa 60. dzimšanas dienā.
godināt izcilo ķirurgu bija ieradušies viņa draugi, darba biedri, studenti un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Viņš ir uzcēlis sev arī pieminekli, tas ir Medicīnas vēstures muzejs, arī nosaukts profesora vārdā. Eksponāti bija izvietoti nepiemērotās telpās, un tāpēc bija bieži vien arī dažādas likstas. Tā lielā koka baraka reiz bija aizdedzināta, un profesoram vajadzēja glābt no ugunsgrēka daudzās grāmatas. Tomēr ugunsgrēks tika nodzēsts, bet vēl joprojām mūsu bibliotekā atrodas apdegušas senas grāmatas. Tāpat pagraba telpās, kur bija izvietotas diorāmas, plīsa ūdens caurules, vajadzēja iet glābt profesoru šamaņus. Profesoram nebija tik vienkārši iegūt šīs telpas, un tas ir saistīts ar vienu periodu Latvijas vēsturē, tas ir ar atpūsni. Un pateicoties tam Hruščova atpūsnim toreiz un ar tādu cilvēku kā Vilis Krūmiņš Nelaiķis un Berklava atbalstu, faktiski šis muzejs tika šeit izveidots. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 1956. gadā Austrālijas pilsētā Melburnā notiek 26. olimpiskās spēles. Latvijas PSR šķēpa metēja Inese Jaunzeme izcīna zelta medaļu. Pie sudraba godalgām tiek mūsu basketbolisti Valdis Muižnieks, Jānis Krūmiņš un Maigonis Valdmanis. Un vēl viena sudraba medaļa tiek mūsu svarcēlājam, Dinamo sporta kluba pārstāvim Vasilijam Stepānovam. Rīgas Medicīnas institūta 4. kursa studenta Inese Jaunzeme uzstāda jaunu olimpisko rekordu šķēpa mešanā 53,86 metri. 3 latviešu basketbolisti PSRS izlases sastāvā pusfinālā uzvar Francijas basketbola izlasi un iegūst sudraba medaļas. Kaut arī automašīnu, kuru Austrālijas latviešu uzdāvina Jaunzemē, nāks atstāt Austrālijā. Olimpiešus arī Rīgā sveic ar vērienu, sagaida jau stacijā, sarīko pieņemšanu augstākās padomes prezidijā un pamatīgu godināšanu ar ēšanu un dzeršanu operas un baleta teātrī. Jau tuvākajos gados Latvijas basketbols piedzīvo lielāko uzplaukumu 20. gadsimtā. ASK vīriešu komanda kļūst par vairāk kārtēju Eiropas kausa ieguvēju. Mūsu republikas izcilie sportisti, zelta un sudraba medaļu ieguvēji atgriezušies mājās. Pie mikrofona Maigonis Valdmanis. Mēs jau veselu mēnesi ceļojam no Melnburnas līdz Rīgai. Un esam jau redzējuši, piedzīvojuši daudz sagaidīšanas. Mums sagaidīja jau tālajā Vladivostokā visā ceļojuma posmā no Vladivostokas līdz Maskvai. Bet tik siltu sagaidīšanu, kādu mēs piedzīvojam šeit Rīgā, tiešām neesam redzējuši. Laika posmā no 1956. līdz 58. gadam Rīgas kinostudijā tiek uzņemtas 6 kinofilmas, no kurām populārākās kļūst Zvejnieka dēls, Nauris un latviešu strēlnieka stāsts. Gluži citus un jau starptautiskus panākumus gūst mūsu aktrise Dzidra Ritenberga par titullomu kinofilmā Malva. Tā 18. starptautiskajā kinofestivālā Venēcijā viņa tiek apbalvota ar Volpī kausu un tiek atzīta par seksīgāko aktrisi. 50. gadus Latvijas teātra un kino pasaulē var droši dēvēt par vīriešu kulta laiku. Haralds Ritenbergs, Eduards Pāvuls un Harijs Liepiņš iekaro skatītāju sirdis. Pēc izrādēm pielūdzējis mediju jaunos elkus, ne mazāk aktīvi kā tolaik Latvijas vīrietības simbolus no ASK basketbola komandas. Savukārt Dzidra Ritenberga, kas līdz tam bijusi Liepājas teātra aktrise, pēc panākumiem filmā Malva faktiski nozūd no Latvijas teātru skatuves. Apreces ar krievu aktieri Urbānski un piedalās visavienības līmeņa filmu industrijas projektos. 1957. gadā stājas spēkā jaunie uzņemšanas noteikumi augstskolās. Turpmāk reflektantiem ar zelta medaļu iestāja eksāmeni vispār nav jākārto, bet jaunieši ar 2 gadu darba vai kara dienesta stāžu var iestāties augstskolā ārpus konkursa. Turklāt Rīgas Politehniskā institūta studenti no 58. gada mācības var uzsākt jaunā korpusā. Tas atrodams Ļeņina ielā 1.
Rīgas Politehniskā institūta jaunais nams. Pašlaik te zinību kalnā kāpj gandrīz 4000 nākamo speciālistu. Latvijas ceļi un kājām gājēju acis iepazīst jaunus transporta līdzekļus. Tā līdz Rīgai atceļo jaunais Moskvičs automobīls, tautā saukts pa Kārlīti, taču Rīgas inženieri spēja radīt jaunu, pagaidām vēl eksperimentālu, bet 10-vietīgu mikroautobusu RAF. Neliels salīdzinājums. Rīgas autobusu virsbūvju rūpnīcā konstruēts un izgatavots Padomju Savienībā pirmais mikroautobuss. Lūk, Moskviča jaunais modelis. Jaunais Moskvičs ir apgādāts ar īpašas ērtības nodrošinošiem salonu un priekšējā stikla apsildītājiem, pagrieziena rādītājiem un nolaižamiem sēdekļiem. 1957. gadā tiek dibināts Rīgas estrādes ansamblis. Tā solists ir Gunārs Kušķis, bundzinieks Harijs Brando, pūšamos instrumentus apkalpo Egils Švarts, bet pie klavierēm atrodams kāds jauns un visai daudz sološs pianists Raimons Pauls. Nesen nodibināts Rīgas estrādes ansamblis. Diriģents jaunais komponists Ringolds Ore. Ansambļa pianists Raimons Pauls pirmajai programmai veltījis dziesmu Vecpilsēta. Jā, kad es redzu šos vēsturiskos kadrus, tad Rīgas estrādes orķestra dibināšanas laiks, 50. gadu otra puse, tas jau ir arī manas jaunības laiks un jūsmas laiks. Mēs toreiz Filharmonijas zālē bijām jaunieši ļoti daudz un priecājamies par lielisko Ringoldu Ore orķestra priekšgalā un par visiem tiem talantīgajiem mūziķiem, kuri, var teikt, beidzot izlauzās arī vieglās estrādes mūzikas žanrā. Jo mana paudze pēckara gadu konservatorijā jau pat pieredzēja tādus brīnumus, kā piemēram komjonatas sanāksmes, kurās pluinīja bāra un pat no konservatorijas ārā dzina tos klarnetistus, kuri uzdrošinās spēlēt saksofonu, šo nolādēto buržuju instrumentu. Un tiešām tādi gadījumi bija. Acīm redzot, Hruščova atmodas laiks pēc Staļina režīma laikiem pavēra latviešu estrādes muzikai zināmus ceļus. Starp citu, gods un slava profesoram Jānim Ivanovam ap 50. gadu vidu viņš konsultēja Ringoldu Ori ne tikai nopietnā muzikā, bet palīdzēja viņam un pat mudināja rakstīt arī estrādes orķestri. Un tad līdz ar to Rīgas estrādes orķestra nodibināšanu mēs arī sapratām, ka mums taču netrūkst brīnišķīgu mūziķu. Tur jau jauniņais, pavisam jauniņais, Raimons Pauls pie klavierēm, tur kaut kur Gunārs Kušķis ar savu klarnetu un saksofonu, tur vēlāk Alnis Zaķis, tur Ivars Birkhāns ar savu flautu un vēlāk saksofonu. Vesela plejāde elegantu mūziķu, kuri tajā laikā gan atradās tādā simfodžēza, vācu šlāgermūzikas, Džordža Gēršvina stīlā ietekmē ne tālāk. Tāda īsta latviešu jau džēza mūzika nāca tikai mazliet vēlāk. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. Ar Latvijas PSR augstākās padomes 1957. gada 4. janvāra dekrētu par sīkiem huligāniskiem pārkāpumiem vainīgos var aizturēt un izmantot spaidu darbos līdz 15 diennaktīm. Turklāt visiem higienas nolūkos mati tiek nogriezt uz nulīti, tāpēc vēl ilgu laiku pēc soda izciešanas ikvienu vainīgo var atpazīt līdzpilsoņu vidū. Mēs atrodamies Rīgas Kirova rajona milicijas nodaļā. Jaunais dekrēts, kas paredz pilsoņu atbildību par sīko huligānismu, stājies spēkā. Jauniešiem Ivaram Stūrim un Gunāram Miltam jāpaskaidro sava uzvedība. Sabiedrība uzskata, ka huligānu sodīšanu ir jāpadara vienkāršāku un ātrāku. Partija un valdība ņem vērā sabiedrības viedokli un paredz, ka huligāns var apcietināt uz laiku no 3 līdz 15 diennaktīm. Turklāt sodu uzlikšanas procedūra ir ārkārtīgi vienkāršota. Tagad tā aizņem tikai pāris stundas, un aizturētājām advokāts šajā procesā nav nepieciešams. Sabiedriskās kārtības traucētājs nosūta uz netīriem un nekvalificētiem darbiem. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma,
Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības, no vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojuma svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadas svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kuru pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caurstrāvo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūkus un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. Jau 4 gadus es piedalos koncertos, kurus es veltu ciklam, pilsētai un pasaulē. Un Rīgai 800. Tā ir mana dāvana. 18. augustā notiek pēdējais koncerts, noslēguma akords, un es visas laipni lūdzu. – 1957. gada 1. oktobrī iznāk laikraksta Rīgas balss, pirmais numurs. Tā ir pirmā vakara avīze pēckara Latvijā. Turklāt īsā laikā tā kļūst par rīdznieku neatņemamu dienas sastāvdaļu, un rinda pēc tās pie kioskiem izveidojas vēl ilgi pirms avīzes nogādas tirdzniecības vietās. Iznākusi jaunā avīze Rīgas balss. Pacietīgie to gaidīja pie laikraksta kioskiem. Nepacietīgie uzbruka avīzei uz ielām. Bez vietēja rakstura oficiālām ziņām Rīgas balss ir vienīgā avīze, kur tiek publicētas arī tādas visiem interesantas lietas kā sēru sludinājuma. Bet vēlāk, kad ar likumu tiek noteikts, ka arī laulības šķiršana pieteikumi ir jāpublisko, laikraksts publicē arī tos. Protams, Rīgas balss sniedz arī nelielu ieskatu ārzemju notikumos, kas gandrīz 100% sastāv tikai un vienīgi no ziņām par katastrofām un citām nelaimēm. Vienā gadā divas tautā mīlētas un populāras aktrises kļūst par jaunajām māmiņām. Vijai Artmanei aprīlī piedzimst dēls Kaspars Dimiters, bet Lidijai Freimenei septembrī meita Katrīna Pasternaka. Vija Artmane ir precējusies ar Artūru Dimiteru. Abu atves Kaspars sagādā vecākiem dažu lieku sirmu matu uz galvas un vēlāk kļūst par tautā pazīstamu garīdznieku, libretistu un dziesminieku. Savukārt Lidijas Freimanas un Jāzepa Pasternaka meitu Katrīnu, tāpat kā viņas ģimeni, liktenis nelutina. Neskatoties uz to, mēs visi viņu mīlam kā labu un simpātisku teātra aktrisi. Konditorijas fabrika 17. jūnijas uzsāk jaunu produkcijas veidu ražošanu. Tā 1957. gadā pie pircējiem nonāk augļu un citronu vafeles, bet vēl interesantāks mākslas darbs ir no riekstu un cukuru masas pagatavotās marcipāna figūriņas. Tās nu jābauda ne tikai ar mēli, bet arī ar acīm. Jūs vēlaties nogaršot šos augļus? Tie ir neredzētas šķirnes. Nevelti šokolādes un konfekšu fabrikā 17. jūnijas Osipu Mikaļunu dēvē par īstu dārzkopi. Bet varētu jau teikt arī seņkopis. Arī te visapkārt marcipāns. Lūdzu, šašliks un salāti ar pildītām olām. Bet tagad esam nokļuvuši īstā rotaļlietu valstībā. Kas teica, ka šogad nav lāgas ziemas? Nogaršojiet un ierakstiet savas domas saldajā atsauksmju grāmatā. Jau kopš 57. gada dāvanā var pasniegt arī visā pasaulē unikālu izstrādājumu. Šokolādes konfektes ar liķiera pildījumu prozītu, kuras turpmāk bez vizuālām un tehnoloģiskām izmaiņām fabrika Laime ražo līdz pat mūsdienām. Tolaik slavenākajam saldumu veikalam uz Vaļņu un Ļeņina ielu stūra pievienojas arī īpašs saldumu stends Rīgas centrālajā universāla veikalā.
1958. gada sākumā Rīgā darbojas vairāk nekā 500 telefona automātu un sākas to modifikācija. Turpmāk ugunsdzēsējus, miliciju un ātro palīdzību jūs varat izsaukt bez maksas, uzgriežot ciparu kombināciju attiecīgi 01, 02 vai 03. Rīgas galvenajā pastā darbojas jauns labi iekārtots tālsarunu punkts. No šejienes rīdzinieki var sarunāties ar visatālākajām mūsu zemes malām. 346 Daugavpils, 4. kabīnē. Te iespējams arī pieteikt sarunu ar ārzemēm. Tālsarunu pieteikšana ir sarežģīta. Dažreiz nepieciešams pasūtīt savienojumu pat vairākas dienas iepriekš un tad ierasties pasta nodaļā noteiktajā laikā. Tagad liekas, kas nu tur liels? Ieliec kartiņu. Izvēlies ciparu kombināciju. Piezvanīsim uz Dāniju. Hi Lars! How is the weather in Copenhagen? Tomēr pirms nieka 40 gadiem šāda te vīzija bija žila, verna, fantāzijas cienīga. Automāti ar 2 kopējām parādījās krietni vēlāk. Visiem labi zināms bija viņu negatīvās īpašības. Pirmkārt tā, ka monētas dažkārt tika norītas un, lai kā jūs bļautu, sarunbiedrs nevienmēr jūs dzirdēja. Bet bija arī pozitīvās. Pirmā, kad pēc 3. numura, ja jūs uzmanīgi sagaidījāt klikšķi, varējāt zvanīt bez maksas, un, ja iemetāt 2 kopēku, pēc savienojumu aši uzsitot, varējāt savu monētiņu dabūt atpakaļ. Vēl līdz pat 1972. gadam vietējās Latvijas pasta nodaļās sakari tika nodrošināti ar šādām te telefonu centrālēm, komutatoriem. Jūs pacēlāt klausuli. Meitenīte, man lūdzu 8. Un meitenīte savienoja. Operatorītei nācās būt pietiekami uzticamai, kaut vai tā vienkāršā iemesla dēļ, lai kontrolētu sarunas noslēgumu, viņai nācās klausīties abu zvanītāju sarunā. 1958. gadā žurnāls Liesma raksta: pie mums Kristiāna Diora vārds vēl ir maz pazīstams. Toties Rietuma Eiropā un it īpaši modes metropolē Parīzē tas ir ļoti populārs. Hruščova eiras atkusnis dāvā arī modes atzimšanu Latvijai. Parādās žurnālos tai speciāli atvēlētas lapspuses un arī Rīgas modeļnams gatavo kolekcijas ne tikai pašmāju vajadzībām, bet arī ārzemju publikai. Tie ir labi tērpi, izvēlieties droši. Bet palūkojieties arī uz šiem, ko Rīgas modeļu nama mākslinieki sagatavojuši starptautiskajai izstādei Briselē. Rīgas modeļu nama mākslinieki gatavojas izstādei Briselē. Latvijas modelētāji nav pasaules modes noteicēji, taču nekādi korifeju kopētāji arī ne. Modeļu nama kolekcijas ir gana oriģinālas un savdabīgas. Modē ir cepurītes un rokas somiņas, bez kurām kārtīgs tērps nav iedomājams. Šajā laikā dominē pēckara nabadzības noliegums. Svinīgos pasākumos sievietes tērpjas kuplās greznās kleitās, kam ir lieli balti krāgi. Sporta tērpos turpretī dominē tautiskie motīvi. 1958. gadā Rīgā ar koncertiem viesojas Padomju Savienības pianists numuru 1, amerikānis Vens Klaiberns. Pēc publikas pārpildītajiem koncertiem viņam tiek dāvāts tautumeitu vainadziņš, zilo vizbulīšu pušķītis, dārziņa melanholiskā valšu partitūra un Mirdzas ķempes apsveikuma dzejolis angļu valodā. Bet šo viesi uz visiem laikiem iemīlējuši tūkstošiem mūzikas cienītāju. Tas ir Čaikovska konkursa laureāts, amerikāņu pianists Vans Kliberns. Koncertu starplaikā viņš apciemoja Laimas konfekšu ražotājus. 58. gadā 23 gadus vecais amerikāņu pianists Vens Klaiberns iegūst pirmo prēmiju Čaikovska starptautiskajā konkursā Maskavā. Viņa panākumi PSRS galvaspilsētā nav noslēpums arī Rīgas mūzikas gardēžiem, un kad Klaiberns tieši no Maskavas ierodas Rīgā, biļetes uz viņu koncertiem ir jau izpārdotas. Vena Klaiberna portreti no žurnāliem parādās nevienā viena rīdzinieka dzīvoklī, bet telnieks Igors Vasiljevs sāk veidot viņa skulptūru.
20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. Tā bija raidījuma cikla 20. gadsimts postskriptum 3. sērija 1956.–58. gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode, mūzika. Viss, kas iespēdojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1959. 60. gads. Pirmās mākslas dienas, bezmaksas piens skolēniem, sabiedriskie kārtības sargi, cūkopis Antons Bārtulis, mopēds Rīga 1. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei.